The G.O.D. Hey, yo, check it out. This Godson. I know I always give you clowns a little... Čau visiem! Es filmēšu nelielu video brokastīm, ko es ēdu. Man līdzīgs video jau bija izvietots kaut kādu laiku atpakaļ, bet viņš bija diezgan garš, tāpēc es izdomāju uztaisīt principā tādu pašu, tikai daudz īsāku, jo daudziem vienkārši nav pacietības viņu noskatīties līdz galam. Tad principā tās ir brokastu sastāvdaļas, kas nepieciešams, lai pagatavotu. Teiksim, tādas izskatās manas brokastis. Auzu pārslas, pilngraudu auzu pārslas, 100 gramus parasti. Jā, tad ir nepieciešams tieši tādu virtuves svariņu. Nosvērt precīzi, jūs gribat, tas, teiksim, jebkuram, kuri grib, teiksim, tā jau nopietnāk sekot līdz savai figūrai, ievērot, teiksim, visas lietas uzturā, tad noteikti ieteiktu iegādāties virtuves svariņas. Es principā cenšos visas savu ēdienas veidu gaļas un, teiksim, ugļusprātus. Tātad vajadzīgs būtu auzu pārslas, kā salikti ugļķirāti, 5 olas, no kurām mēs izmantosim tikai olu baltumus. Klāt vēl var arī pielikt biezpienu, bet tas pēc izvēles, tas vienkārši palielinās drusiņu to ēdienu daudzumu. Garšvielai izmantosim kanēli un vēl klāt es pievienoju proteīnu pulveri. Mans mīļākais ir Elite no Dymatize un tas, teiksim, manā skatījumā ir cenas un kvalitātes ziņā viens no tādiem labākajiem variantiem. Man personīgi vislabāk patīk. Tā kā, tāds izskatās sastāvdaļas. Principā to visu vajag likt vienkārši blenderī iekšā. Olas, kā jau teicu, tikai baltums, proķis, auzu pārslas, vājpiena, biezpiens, tas pēc izvēles un nedaudz klāt arī kanēli. Tad visas sastāvdaļas ir saliktas blenderī, un tad atliek vienkārši to visu samalt kopā. Tā principā lieta darīt. Viss tagad ir samaisījis vienveidīgā masā, un tad principā šo te masu mēs ņemam un lejam uz uzkarsētas pānas. Tad ņemam vienkārši šo masu un lejam uz pānas, principā. Ja pāna ir daudz maz normāla, tad, manuprāt, nevajag izmantot nekādu neļu vai neko citu. Vienkārši tā arī, principā, ņemam šo biezo masu, lejam virsū uz pānas. Viena puse izskatās, ka būs gatava. Griež uz otru. Voilà! Krāsa laba. Tad, viņi ir gatavi. Tad, principā no tā daudzuma, ko es parādīju sākumā, no tām 5 olām, biezpienu, proķi un auzu pārslām, tur sanākt 2 šāda veida pankūciņas. Principā nekādām liekām taukvielām viņi var vienkārši ņemt ar roku, ēst var likt klāt vienalga pēc saviem ieskatiem vai kaut kādas, nezinu, bieziņas vai likt vienkārši virsū banāns. Kā arī man personīgi patīk tas, ka viņu viegli, paņemt līdzi uztaisīt tādu pārloku kaut vai ieliec kārbiņā, teiksim, un tādā veidā var paņemt līdzi un būs normāla maltīte, kur nebūs nekādas papildus taukvielas. Tā kā, šitā nav nekāda super oriģināla recepte, ļoti daudz šādu izmanto, tā kā, šis ir mans variants, mēģiniet, liekat klāt kaut ko no sevis, kaut kādas garšvielas vai, tur, teiksim, nezinu, riekstus vai vienalga kaut ko var izmēģināt. Man, teiksim, šis brokastu variants ļoti apmierina un es to jau ļoti ilgu laiku izmantoju brokastīs. Paldies, ka skatījāties!